Šodien es gatavojos nākamās nedēļas veselības lekcijai. Tā mums būs par uztura deficītiem, par dažādiem varbūt stereotipiem, ko cilvēki domā, ka viņi ēd veselīgu uzturu, bet kas īstenībā ir šīs patiesās problēmas, kas vispār mums ir vajadzīgs organismam. Šajā lekcijā mēs runāsim par daudzām ļoti interesantām lietām, par kurām varbūt mēs ikdienā neaizdomājamies. Piemēram, visi zina, ka cilvēks sastāv no 70% ūdens. Tas nozīmē to, ka mums arī ikdienā ir jāievēro šī proporcija. 70% ūdens un 30% pārtika. Un jautājums, kāda pārtika? Es jūs uzaicinu uz nākamās nedēļas lekciju. Lekcija notiek online, tā ir bezmaksas. Katru trešdienu mūsu veselības treneri, nutriciologi un dažādi speciālisti organizē šīs lekcijas, lai ar jums padalītos un pastāstītu par veselības profilaks un par to, kas tiešām ir vajadzīgs mūsu organismam, kā tas darbojās, par dažādām problēmām, kas ar ko saistīts. Mēs uz organismu skatāmies kā uz veselumu. Nesadalām to pa daļām, jo viss ir ļoti saistīts savā starpā. Tāpat arī, ja jūs interesē kaut kāda tēma, bet jūs esat palaiduši garām lekciju, droši rakstiet jautājumu, jo ir pieejami visu lekciju ieraksti. Un tiešām tās ir ļoti vērtīgas un noderīgas šīs veselības stundas, ko mēs dodam jums bez maksas, un lai jūs jūtaties labāk un lai jūs izprotat labāk savu ķermeni un savas veselības problēmas. Vakardien bija lekcija par atmiņu, par smadzeņdarbības traucējumiem, par cēloņiem, par risinājumiem. Tā ka droši jautājiet, ja jums ir aktuāli, un tiekamies jau trešdien nākamajā veselības stundā, kas būs par uztura deficītiem. Foršu dienu!